Sveiki! Mani sauc Zanda, un tu klausies podkāstu vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Šī ir mūsu otrā epizode, un šodien mums ir ļoti, ļoti interesanta tēma. Es teikšu, ka tāda sabiedrībā varbūt neizprasta par dabasgāzi. Un kurš gan būtu viskompetentākais cilvēks, man liekas, kas var runāt vispār par šo tēmatu. Tā kā šodien mums ir ciemos Connexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs Uldis Baris. Sveiki! Sveiki! Prieks, ka piekritāt, jo, kā es arī ievadā teicu, es saku, ir tiešām jautājumi daudz par dabas gāzi, kaut kad cilvēkiem ir kaut kāds savs viedoklis, nezinu, no kurienes radies, un te mēs droši vien šodien lauzīsim daudz mītus, bet droši vien, ka man kā, var teikt, tādam jaunam enerģētikas jomas speciālistam, ekspertam, varbūt jautājums, kā jūs vispār nonācāt šajā nozarē, Connexusā, jo, jūs tāds, es teikšu, autoritāte, nozars autoritāte. Varbūt pastāstiet par to ceļu. Jā, kā jau parasti, manuprāt, ka lielākoties karjeras ceļi jau veidojās vairāk ārējo apstākļu dēļ vai kaut kādu nejaušību dēļ, cik varbūt ļoti plānoti. Connexus esmu kopš 2020. Gada, jau 5 gadi, diezgan padaudz jau es teiktu, bet enerģētikā tas ilgākais posms man ir bijis Latvenergo, kur manuprāt, 18 gadus bija, kur es sāku kā, ja es pareizi atceros, pirmais amats bija ekonomikas departamenta direktors, tas bija tāds, tajā laikā tāds amats bija, bet pēc brūtības tas bija finanšu plānošanas un kontrols tāda funkcija. Un tad tur arī bija žādi tie karjeras pavērsieni. Vienu brīdi biju atbildīgs par Eiropas direktīvu ieviešanu sadalžu tīklos, tad finanšu jomā, un pēdējie gadi bija komercdirektors, jo elektroenerģijas tirgus tajā laikā atvērās, un tad vajadzēja veidot pārdošanu, klientu apkalpošanu. Līdz ar to tas ir bijis tas mans ceļš cauri Latvenergo un zināmā mērā arī enerģētikas pamatiem. Droši vien, ka tādai jaunai paudzei parasti jautājums patīk tas darbs. Ir tāds gandarījums, un tāds ar prieku uz darbu. Jā, es to varu noteikti rekomendēt jebkuram, jo, lai arī no vienas puses enerģētika šķietami ir, tāds varbūt it īpaši tehniskajā sfērā pietiekami konservatīvs un arī ļoti atbildīgs darba veids, tai pašā laikā tās pārmaiņas, kas nozarē notiek, viņas ir, ļoti, ļoti dinamiski. Tāpēc, tas, manuprāt, ir arī viena no lietām, kas parasti darbā sagādā to gandarījumu, ka darbs nav visu laiku viens un tas pats, ka, tomēr tās pārmaiņas notiek. Ļoti jauki. Jā, šodien tādā, manos ieskatos sensitīva tēma, bet kā jums šķiet runāt par dabas gāzi, par Connexus Baltic Grid, ir vai, tā kā darbībām ap dabas gāzi, ir vairāk tāda emocija iedzīvotājiem vai fakti, vai viss, tā kā, jo ir dzirdēta, tā kā, daudz saka, dabas gāzes lobisti, nezinu, fosīlas kurināmais tur tiek prioritizēts, vienkārši kā paši jūtat? Protams, ka strādājot tai nozarē, manuprāt, tas mūsu skatījums visticamāk nav objektīvs, jo mums tas liekas pašsaprotami, ka dabas gāze ir viens no efektīvākajiem, lētākajiem un arī videi draudzīgajiem kurināmiem. Jo, ja mēs, un tad, protams, parādās tā diskusija, kas ir vide un cik lielā mērā, teiksim, tie vides aspekti ir svarīgi un cik lielā mērā ir svarīgi globālajie aspekti, kā tur globālā sasilšana, kur, protams, visiem fosilējiem kurināmajiem ir tas negatīvais efekts, ka tā CO2 emisijas jau gaisā paliek. Bet no otras puses, visa mūsu civilizācija ir kaut kā līdz šim attīstījusies
tikai pateicoties fosilajām kurinājumiem un tas, ka mēs šeit varam sēdēt pietiekami attīstītā vidē, arī ir tā pateicoties tam. Līdz ar to tā dzīves realitāte jau ir, ka mums ir jāmeklē efektīvākie veidi, kā aiziet prom no fosilā kurināmā, bet dabas gāze jau spēlēs pietiekami ilgstošu laiku vēl ļoti lielu nozīmi. Bet tā otra sajūta ir, ka tomēr lielākai daļai sabiedrības primārā interese ir, cik maksā. Jo mēs saprotam, ka mūsu klimatiskajā joslā vai arī tās ziemas varbūt ir siltākas, viņas tomēr ir pietiekami augstas. Mēs jau redzam tagad, ka, lai gan saulīt ārā ir, bet tomēr apkuri, ka mums jau vajag. Un kopējā tādā Latvijas enerģētikas, var teikt, jomā globāli, cik ir tas, procentuālais sadalījums vispār dabasgāzes izmantošanai? Dabasgāze neaizņem ļoti daudz, ja mēs tā skatāmies kopā, es varbūt atļaušos pārstāt, ne uzreiz saprotamas terminus izmantot. Tas mūsu kopējais enerģijas apjoms, ko Latvijā mēs patērējam, ir apmēram 60 terabatu-stundas. Kas ir teravatstunda, es tā domāju, kā to var paskaidrot. 1 teravatstunda ir apmēram tik, cik ietilpst gāzes vienā lielajā tajā LNG tankerā, kas atstup pie Klaipēdas. Tas ir ļoti, ļoti daudz. 1 teravats, mēs zinām, ka mēs maksājam rēķinus parasti elektroenerģijā, 1000 kilovatstundas, tas ir ļoti daudz. Tāds patēriņš parasti mums nav. Mums ir 200 vai. Ja mēs skatāmies uz 1000 kilovatstundām, tad 1 teravatstunda ir miljonus reizes vairāk. Vienkārši, lai drusku sajustos. Bet dabas gāze no šiem 60 teravatstundām sastāda kaut kur 8 vai 9, tad kaut kādas 14–15%. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies elektrību, kas ir mums, manuprāt, ir absolūti kritisks un neaizstājams enerģijas veids, arī sastāv tos pašus 14–15%. Tas ir, mēs no vienas puses īsti neiedomājamies, cik patiesībā mēs daudz lietojam dažādus citus enerģijas veidus, tā skaitā transporta degvielu, kas droši vien veido apmēram 1/3. Tā skaitā šķelda, granulas, malka. Tas kopsavilkums ir ļoti liels, ko mēs patiesībā izmantojam. Un kādi tie galvenie izmantošanas veidi? Mums ir tec uz dabas gāzi? Jā, Latvijā dabas gāze bez apkuras, kas nav mums īstenībā varbūt pat lielākā daļa. Ja, pamatā dabasgāze Latvijā ir tomēr vairāk kā puse, vai vismaz puse ir elektroenerģijas ražošanai. Un mēs pašlaik redzam, ka ir ļoti jauks saulains laiks, un droši vien, ka šādā laikā ļoti daudzi mums varbūt pašlaik dabasgāzi nevajag, bet tikko paliek nedaudz tumšāks, un ja vēja arī nav, tad tas vienīgais efektīvais risinājums pašlaik ir dabasgāze, attiecīgi elektroenerģijas ražošana. Un kā mainījusies pēdējos 5 gadu laikā vispār dabasgāzes izmantošana arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, un kā vispār pārvades sistēma mainījusies? Jāsaka, ka kopš kara sākuma, 22. gada, principiāli visas Baltijas valstis, un tā skaitā arī Somija, ir aizgājušas no dabasgāzes piegādājumu no Krievijas. Tā skaitā arī sašķidrinātā dabasgāze mūsu teritorijā neejāk. Ja tas vēl kaut kur Eiropā notiek, tad ne Somijā, ne Lietuvā, kur mums ir 2 termināļi, vairs piegādes no Krievijas nav atļautas. Un, kopumā patēriņš, protams, ir būtiski samazinājies, taču pamatā to veido
minerālu mēslu ražošanas samazinājums Lietuvā un arī industriālā patēriņa samazinājums Somijā. Un pamatie iemesls jau īstenībā ir konkurētspēja, jo tā kā dabasgāzei kā citiem energoresursiem ļoti strauji pieauga tajā brīdī cenas, tad, protams, šī te lieljaudas ražošana, viņi jau īsti nespēja tām cenām konkurēt pasaules tirgu. Tā kā, šeit joprojām mēs zināmā mērā ceram uz to, ka tās cenas vēl turpinās samazināties. Teiksim, tie resursi iegūst tādu normalizētu attiecību, un tad varbūt nedaudz tas patēriņš nav sat. Un šis pats esmu diezgan daudz braukājis par ražošanas uzņēmumiem Latvijā, un, protams, bija kaut kāda reģiona, varbūt pirms kāra, kur dabasgāze tika aktīvi izmantota, tad kaut kā pakāpeniski centās atteikties no tā, bet kā ir cenu ziņā? Vienkārši man tā, kā sabiedrības locekli, liekas, ka pirms kara dabasgāze likās ļoti lēta, tad bija tas energokrīze, ka bija ļoti augsts cenas, un kā ir vienkārši tagad? Bija tas piemēram, par Daugavpils pašvaldību, vispār pilsētu, ka tāda mini krīze, jo viņam viss tā apkurss sistēma lielākoties bija uz dabasgāzes izmantošana. Jāsaka, ka tas bija kā reiz tā 2022. 23. gada ziema, kad bija ļoti, ļoti augstas cenas visā Eiropā, un līdz ar to tas, kas notiek Eiropā, jau notiek arī pie mums. Dabasgāze ir pasaules, ja tiksim tā, Eiropas līmeņa kopējs tirgus, un jebkuras piegādes uz Latviju jau tiek skatīts tādas pašas, kā viņas iet uz jebkuru citu Eiropas pusi. Tāpēc tā cena tajā brīdī bija milzīgs deficīts kopumā Eiropā. Es teiktu, ka Baltijā jau nebija tik daudz deficīts, cik mums bija milzīga cena. Tad tas deficīts bija Eiropā. Un tas jau ir atgājis, aizgājis pagātnē. Tā kā šajā brīdī cenas ir plus mīnus normalizējušās, bet viņas, protams, vēl ir drusku par augstu priekš tā, lai ļoti daudz gāzi izmantotu industriju. Un industrija var pārslēgties uz citiem energoresursiem, piemēram, uz propānu butānu. Kas, ja tas ir lētāk, tad tie, kas var izmanto siltu. Un viens no tiem galvenajiem mītiem, saka, ka mēs pērkam vēl no Krievijas. Vienkārši, droši vien šodien jāvieš skaidrība, pērkam vai nepērkam? Nepērkam. Tas ir aizliegts ar likumu. Viens. Un arī faktiski mums nav Krievijas gāzes piegādes. Ne Latvijas, ne Lietuvas, ne Igaunijas, ne Somijas patēriņu. Un kur mēs pērkam tad? Mums ir piegādi, principā Baltijai kopumā dabasgāzi var piegādāt pa 3 virzieniem. Mums ir 2 sašķinātās dabasgāzes termināļi, viens ir Klaipēdā, Lietuva, otrs ir Inko, Somija. Par cik mums pārvades sistēmas ir savienotas, tad šajā vietā dabasgāzi var ievadīt un atsūtīt viņu līdz Ilņčukalnam uzglabāšanai ziemai, vai var arī, protams, viņu uzreiz izmantot taisno patēriņam, kā tur veidojās tie apstākļi. Un trešais savienojums mums ir Polija. Jā, tad varbūt, kā dzirdēts, būtu savienojums Gipu. Tas ir Polijas un Lietuvas savienojums dabasgāzes sistēmā, bet tur īstenībā tā dabasgāze vairāk iet prom uz Poliju nekā nāk uz šeit. Un tas ir, protams, komerciālais jautājums, kurā virzienā viņš strādā, bet tas parāda to, ka mūsu reģionā nav gāzes deficīta. Un kas mēs varbūt esam tādā Baltijas un Somijas mērogā, vairāk tā kā starpnieks, uzglabātājs, nezinu, izmantotājs, cieti negadēt izmantotājs, bet kas mēs esam? Par cik mums ir Inčukalna dabasgāzes krātuve, tad, protams, tā mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs varam uz laiku uzglabāt un pēc tam nodot viņu patēriņam, tad, kad ir vai komerciāli izdevīgi, vai
tāpēc, ka tas patēriņš ziemā ir lielāks nekā tajā brīdī var piegādāt caur termināļiem. Līdz ar to mēs pildam šādu, zināmā mērā, buferu funkciju. Bet no otras puses mēs jau esam, tirgus ir savstarpēji savienots, līdzīgi kā elektroenerģijā. Līdz ar to tur jau nevar pateikt, kurš ir galvenais. Visi, kur savstarpēji ir savienoti, tirgojās un, kur ir izdevīgāk, tur pārdod. Un praktiski, lai mums ir Inčukalna dabasgāzes krātuve. Ja kas vispār tas, ko tas nozīmē? Mēs zinām, jā, mēs kaut ko uzglabājam, bet cik vispār tas nozīmīgi ir Latvijai, Baltijai, varbūt Eiropai? Eiropas līmenī varbūt, par cik mums vienīgais savienojums ir Polija, un tas diezgan tālu no mums, kad Eiropa neuzglabā pie mums gāzi, lai piegādātu atpakaļ. Tas īsti tāds, tur nav komerciāla pamata, bet savukārt Somijai un Baltijai kopumā mēs esam vienīgā šāda veida krātuve, un mēs esam ļoti liela krātuve. Priekš kopā reģionu patēriņa, tāpēc, ka, ja mēs tā atkal lietošu tos trakos terminus, teravatstundas, bet reģiona šī brīža kopējais gada patēriņš dabasgāzei ir apmēram 40-42 teravatstundas. Savukārt maksimālajā ietilpība Inčukalnā ir 25. Tas ir, mēs droši varam pusi no gada patēriņu saglabāt krātuvē. Eiropā parasti šis rādītājs ir drīzāk pie 20%. Mums īstenībā tā krātuve ir ļoti liela, un tas arī iemesls, kāpēc viņa šajā brīdī nav pilna pašlaik apmēram 14 teravatstundas noglabāts. Viņa nav pilna tāpēc, ka, pašlaik tirgumu nevajag. Kas ir no otras puses, protams, mēs jau labāk gribētu, kad viņi piepilda pilnu, bet tirgus jau ir tas, kurš regulē, kādā veidā tirgotāji nodrošina gāzes piegādi. Ja tas droši vien klausītājiem arī varētu būt nevis galam skaidrs, kādas tās funkcijas, tad mēs esam transporta un glabāšanas uzņēmums. Mēs tikai nodrošinām to cauruļvadu, caur kuriem tā gāze var plūst, bet mēs paši neiepērkam gāzi. Un mēs arī viņu nepārdodam lietotājiem. To dara tirgotāji. Tas būtībā tā, es būtu lietuviete, dzīvotu Lietuvā, man vajadzētu gāzi, tad būtībā, ja es maksātu par tādu noliktam loģistikas pakalpojumiem. Jā, Lietuvas tirgotājs, lai nodrošinātu savu lietotāju, pirmām kārtām viņš skatās, kur lētāk nopirkt, Norvēģija vai Amerika vai, manuprāt, arī no Nigērijas un vēl kādām vietām ir bijušas piegādes uz Klaipēdas terminālu. Tad tur atbrauc attiecīgi kuģis ar šo sašķirināto dabasgāzi. Tad dabasgāze tiek uzsildīta un pārvērsta gāzes formā, ievadīta iekšā mūsu kopējā pārvades sistēmā. Un tad ir divas iespējas, vai to gāzi uzreiz piegādā lietotājiem, vai tā gāze atnāk līdz krātuvei, un pēc tam jau ziemas laikā, kad ir lielie patēriņi, tad viņi atgriežas atpakaļ patēriņu. Kopumā Lietuva nav mums lielākais patērētājs, kas ir krātuves lietotājs, jo viņiem ir ļoti liela jauda šajā terminālā, līdz ar to viņi spēj lielu daļu tomēr. Tas ir vairāk pīķi brīžos. Krātuvu vairāk lietojam mēs paši Latvijā, Igaunija un Somija. Tā kā, te ir, kur ir vairāk tie krātuves lietotāji, Lietuva varbūt drusku mazāk, tikai vairāk tādām, kā lai saka, ļoti augstiem laikapstākļiem. Jā, un vēl viens no tiem mītēm, man liekas, kaut 2 gadus atpakaļ izplatījās, kad mums nepietiks gāzes ziemai. Kad nepietiekami mums ir uzglabāts. Tas ir mīts vai patiesība, vai tas ir kalkulēts. Mēs taču zinām, cik mums vajag to patēriņu. Tas, protams, ir mīts, un gan jau viņam ir kādas saknes, un tas katru gadu parādās. Manuprāt, kad krātuves tā loma
jau ir divējādi. Viens ir tas, ka mēs, protams, uzglabājam krātuvē gāzi, lai ziemā viņu piegādātu papildus tam, kas nāk klāt ziemā jau dabiskā veidā, jo kuģu kustība ziemā neapstājas. Šie dabasgāzes piegādes Klaipēdā, parasti vienā mēnesī pienāk apmēram 3 kuģi. Tas ir 3 terawatstundu. Tas ir ļoti daudz. Un lielā mērā nosedz Lietuvas patēriņu, un kaut kas atnāk arī uz Latviju, Igauniju, varbūt pat līdz Žams tikai iedot iztrūkstošo daļu. Tāpēc šeit krātuve nepilda to lomu, kad ziemā nekas viss ir aizsals un nekad pie mums nevar piebraukt. Tā nav. Un vēl viens mīts ir, ja, piemēram, nezinu, tu jāpieklapē, tu kaut kas notiek un, nezinu, kaut kāds, piemēram, Klaipēdā kaut kas notiek ostā, nevar piegādāt mums LNG. Tad būs mūsu neatkarība, vispār varēsim funkcionēt, nevarēsim sabiedrības mīts. Un šeit jau arī tas jautājums, krātuve var aizpildīt šo te deficītu momentāli, tad jautājums, cik ilgi pietiks tā gāze tur. Bet te pašā laikā, tad ir jautājums, mēs varam palielināt piegādes Inko un no otras puses piegādāt. Mēs varam palielināt piegādes kā reiz no Polijas, kur arī taurīvāts, ja tikai tai otrā pusē tā gāze ir. Tāpēc mums ir 3 ceļi, plus mums ir krātuve. Es domāju, ka no tās dabasgāzes apgādes viedokļa mēs esam Eiropā vienā no visdrošākajām, ja ne pat drošākajā vietā. Un es atceros mācījos pamatskolā 2000-ajos, un es atceros, man tajā laikā ģeogrāfijas grāmatā bija, kad Dobelē mums ir vēl viens tā kā potenciāls iespējamais, tagad pagājuši 20 gadu vairāk, vispār tiek vēl izskatīts tas Dobels, es nezinu, novada iespējas, bet... Jāsaka, kad, savā laikā, kad gāzes patēriņi tik prognozēti ar tādu augšupejošu tendenci, tas varbūt bija ļoti laba attīstības iespēja, bet šajā brīdī jau mēs saprotam, ka dabasgāze pilda to ārējas funkcijas starp šī brīža to enerģijas mikšli vai sadalījumu un nākotni. Un tad tajā nākotnē jau dabasgāzes apjomi noteikti nepalielināsies. Viņiem ir jāsamazinās. Jautājums ir, protams, ka neviens varbūt īsti nezina, cik ātri un kā tā ekonomika kopumā strādās, bet es domāju, ka tādas prognozes par būtisku paaugstināšanu nevienam nav, un tāpēc esošā krātuve jau ir vairāk kā pietiekama priekš reģionu vajadzībām. Jo vēl viens ļoti izplatīts mīts ir, ka dabasgāze, labi, es negribu teikt tikpat slikts kā ogļu kurināšana, bet, globāli no tāda emisiju viedokļa. Varbūt varat tā ieskicēt, ir tā, nav tā, jo, protams, ir, man liekas, pēdējos gados bijuši arī tieši tā, ka viss kaut kā negribu teikt piemaisījumi, bet jātiek vienkārši modernizēts viss un kaut kā tas emisijas samazinās, bet kā jūs skatāties uz to? Tur nav tādas vienas ļoti, ja tā vienkāršot skaidrs atbildes, jo es varu tikai savu personisko viedokli izteikt. Tad varbūt arī ieejot nedaudz tehniskās niansēs. Jautājums, ko mēs īsti salīdzinām, jo ir pilnīgi viennozīmīgi, ka lokālā ietekme no kurināmā kā dabasgāze un ogles ir kardināli atšķirīga. Ja kāds ir kādreiz atradies pie tuvāk ogļu dedzināšanai, vēl savā laikā ogles tika izmantots arī apkurē Rīgā, bet tas bija ļoti sen. Tad ļoti labi atcerās, kāds sniegs izskatījās labi. Tāpēc to vispār nevar salīdzināt. Cita lieta, tad, kad sāku diskutēt par ietekmi uz klimatu pārmaiņām vai šo te ietekmi uz CO2, tad CO2 viennozīmīgi ir mazāk gāzei nekā oglēm.
Bet tad parādās paralēli, ka vai un cik liela apjoma metāna noplūdes ir tajā visā pievienotajā ķēdē, sākot no iegūšanas līdz patērētājiem. Un tad ir zinātniskie raksti, kur saka, ka, ja to visu saskaita, tad tas ir tikpat, cik otrējiem. Savukārt, tad ir jautājums, kas tur ir lietots, jo tur parādās, ka lielākā daļa no šīm emisijām notiek tajā transportēšanas procesā, kur brauc pēc kuģis no Amerikas. Bet tad tur ir lietoti efektivitātes koeficienti, kas ir ļoti veciem kuģiem, kuriem, tā kā pārsvarā jau vairs nedara. Tāpēc tur droši vien ir vēl pietiekami liela diskusija iespējama par to, cik tas klimata pēdas efekts ir. Bet es tomēr pirmajā vietā liktu to ietekmi uz vietējo sabiedrību un uz vietējo vidi. Pieskārāties arī mazliet tajā, negribu teikt, cenu veidošanās politikai, bet, kad mēs esam vienotā tirgu un tas ietekmē arī šeit viss notiekoši, varbūt varat ieskicēt, ka, piemēram, mēs esam patērētājs, man mājās jau ir dabasgāzes apkurs katls, kā veidojās tā cena? Protams, jūs neesat vienīgie, kas to regulē, bet tīri, kas ir tie faktori. Cenā, kā savulaik bija tā zopasta reklāma, kurā, es nezinu, vai atcerās, varbūt kāds klausītājs, kurā, kas maksā par to iepakojumu? Jūs maksājat, patērētāji. Un tā ir tā skarbā ekonomikas patiesība, ka beigās par visām tās produkcijas vērtības ķēdes vai no ražošanas posmiem jau jāsamaksā patērētājiem. Tā skaitā arī par to, vai tur pa vidu ir ieliktas kaut kādas nodevas vai politikas instrumenti. Beigās jau līdz patērētājiem tas atnāk. Es precīzi nezinu, manuprāt, kad ja 1 kilovatstunda gāzes, tas atkal, bet tas mazais siltuma apjomiņš, 1 kubikmetrs, apmēram 10 kilovatstundu. 1 kilovatstundu gāzes maksā apmēram 7,5 centīmi. Pati dabas gāzes cena, kas piebrauc, ja mēs paskatāmies, parasti visas piegādes tiek izteiktas Holandas vai Nīderlandes biržas TTF cenā. Tas tā kā atsauka cena. Pašlaik šorīt viņi bija ap 31 eiro. Ja par megavatstundu, tad tas būtu 3 centi. Te mēs maksājam 7, bet tālāk sākās. Tur ir regasifikācija, tur ir tālāk pārvades komponenti, ir kaut kāda krātuves, tad ir gaso, kas ir sadales tīkls, un tad ir pa virsmu akcīze, tad pa virsmu vēl ir PVN. No tā mēs no 3 aizbraucam uz 7 vai 7,5 centiem. Bet referencei elektrības cena droši vien, kā kuram kontraktā ar visiem nodokļiem, manuprāt, būs tuvāk 20 centi. Tāpēc tā ir tāda normāla proporcija, ka dabas gāzei vajadzētu būt 3 reizes lētākā vai 2,5 reizes lētākā nekā elektroenerģija. Un vēl, man liekas, gads apakaļ bija, negribu teikt, mīts par tādām kustība, iespējas, ka mums pašiem vajadzētu taisīt šo te liquid natural gas, patulkomā sašķirinātās dabas gāzes terminālu. Es zinu, ka ir Ventspilī plāns, Liepājā ir bijuši kaut kādi plāni, Skultē. Tas ir kaut kas reāls, vai tomēr No nozares puses es labprāt gribētu redzēt terminālu. Tas ir loģiski, bet no tās ekonomiskās puses
Mums pašlaik jau ir 2 termināļi, un viņus izkonkurēt būtu ļoti, ļoti grūti vai dārgi. Realistiskākais variants būtu, un pie tam Somijas termināla ļoti grūti izkonkurēt arī no apgādes drošības viedokļa, tāpēc, ka ja Latvijai šajā brīdī, ziemas brīdī, ir 3 virzieni, no kurienes mēs varam padot gāzi, mēs varam padot no Krātuves, mēs varam padot no Lietuvas puses vai no Igaunijas Somijas puses. Tad, ja Somijā nebūtu savs termināls, viņiem būtu tikai viens virziens. Tas ir šis starpsavienojums, ko starp citu nejaušu, kā Penkurs pārāva pirms pāris gadiem. Un ja viņiem nebūtu bijis termināls, viņiem gāzapgāde būtu apstājusies, vai viņiem būtu jārisina jautājums ar piegādēm no Krievijas. Tāpēc, pilnīgi viennozīmīgi, jebkuram vajag vismaz tos divas virzienus vai 2 alternatīvas enerģijas piegādē. Latvijā jau ir 3. Protams, tāpēc no apgādes drošības viedokļa, tur būtu grūti pamatot no komerc viedokļa. Es tikai priecātos, ja kāds investors būtu gatavs tādu attīstīt, bet nav nekas vairs dzirdēt. Jā, es neesmu dzirdējis, man liekas, tik aktīvas diskusijas bija, bet... jā. Tas droši vien ir daļai nokavēts. Tam vajadzēja būt, ja tas būtu bijis 14. 15. gadā, tad iespējams būtu nedaudz savādāk. Jā, arī apskatoties Konexas Baltgrid mājaslapā, jūs esat īstenībā pieņēmuši tādu būtisku dokumentu, kas ir pārvaldes sistēmas attīstības plāns no 24. līdz 33. gadam. Kas ir varbūt tie galvenie uzdevumi, prioritātes, ko jūs saredzat vispār uzņēmumā, nozares attīstībā? Mums ir šis plāns par pārvadu, kāpēc viņš ir publisks? Tāpēc tad ir tāda likuma prasība. Bet loģiski mums tāds pats plāns, bet iekšējs ir par Inčukalnu vai par Krāvu. Jā, jo mums... kā operatoram ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka infrastruktūra tiek uzturēta tā, lai viņi būtu darbspējīgi arī pēc 10 un arī pēc 20 gadiem. Un līdz ar to tie remonta un dažādi modernizācijas darbi ir jāveic praktiski pārtraukti. Tas ir tas primārais fokus, jo tomēr dabas gāze ir sprādzienu bīstama un bīstama viela, un līdz ar to mums ir pienākums nodrošināt, ka drošība tiek uzturēta atbilstoši standartiem. Bet mums ir arī tāda jauna lieta, kas pašlaik samērā aktīvi attīstās, tā ir biometāna ievadīšana esošajā dabasgāzes tīklā. Metāns jau neatšķirās. Vai dabasgāze jau pēc būtības arī savā laikā ir veidojusies kā biometāns, vienīgi tur daudz gadus atpakaļ. Tā kā pēc būtības tas sastāvs ir līdzīgs, vienīgais, kas mums pašlaik rada tādas galvas sāpes biometāna pusē, ir tas, ka ražošanas procesā dabasgāzei viens no piemaisījumiem, ko īsti ekonomiski biometāna ražotāji netiek pašlaik vaļā, ir skābeklis. Jā, jo skābeklis savukārt ir ļoti koroziju veicinošs elements, un mēs nedrīkstam viņu aiztransportēt līdz krātuvē. Jā, pārējā sistēmā, kur praktiski mums nav ūdens tlaiku, tas efekts nav tik katastrofāls, bet krātuvē viņš bukš. Tāpēc biometāna attīstība ir daļai ierobežota ar to, ka mums pārsvarā viņu varam ievadīt reģionālajos un, protams, sadalījumos. Man pašai tas liekas ļoti, ļoti interesanti, jo neslēpšu arī agrāk, ļoti daudz sanāca būt par koģenerāciju, apsekot koģenerācijas stacijas, tikties ar zemniekiem, un viņi jau īstenībā, tie lauksaimnieki ir viena no galvenajiem biometāna ražotājiem. Tas, ka viņi agrāk varbūt koģenerācijā lika to visu iekšā un
siltumenerģiju ražoja, tad tagad varbūt viņiem ir tā perspektīva, kopējā tīklā pārvaldīt. Ir tāda cerība mūsu lauksaimniekiem, ka tā aktīvi, vai tur kaut kāda nosacījuma, kur tu minēji biometāna saturs vispār, kā gāzes kvalitāte. Jā, pašlaik jau mums aktīvi šie pieslēgumi veidojās, un tā ražošana ļoti strauji attīstās. Tiesa, atkal iemesls, kāpēc viņi attīstās, ir tāpēc, ka ir klienti, kuri ir gatavi par šo produktu maksāt būtiski vairāk nekā par dabasgāzi. Tas ir tas pamatiemesls. Saražot droši vien viņi ir dārgāk nekā dabasgāzi. Būtu jākonkurē vienkārši ar dabasgāzi, tad, manuprāt, tā ražošana īsti nezinu, vai tā attīstīt. Bet, kamēr šāda iespēja ir, attīstība ir laba, bet, kā es teicu, viņa daļai limitēta ar to, ka tehniski tikai tik, cik ir vietējais patēriņš, mēs varam viņu ievadīt sistēmā. Un ūdeņradis, tā ir tādā, ilūzija vai nākotne, realitāte? Ūdeņradis droši vien sastāv no visiem tiem 3 elementiem, gan no ilūzijas, nākotnes, gan realitātes. Mēs pašlaik esam aktīvi darbojamies ar kaimiņu operatoriem Ziemeļbaltijas ūdeņraža koridoru izveidas projektā. Tā doma ir līdzīgi kā mums ir gāzes pārvades sistēma, izveidot atsevišķu ūdeņraža cauruļvadu, kas tad ietu no Somijas cauri Baltijas valstīm, Polijai līdz pat Vācijai. Jo, šī brīža tirgus realitāte ir, ka tas lielākais ūdeņraža potenciālais patēriņš ir Vācija. Un savukārt Somija, viņi ir sevi, viņiem gan arī pēc būtības ir, gan arī viņiem stratēģijā, viņi sevi redz kā enerģijas ražotāju, jo viņiem ir ļoti liels iespējas veidot vēja ģenerāciju un izdarīt to ļoti efektīvi, un līdz ar to tas plāns ir veidot ūdeņraža ražošanu lielos apjomos. Bet, tas projekts, protams, ir pašlaik tikai sākotnējās, tādā attīstības stadijā. Mums ir arī saņemts Eiropas līdzfinansējums izpētes fāzē, ko mēs pašlaik arī kopā ar kolēģiem veicam un ceram, ka rezultāti uz 27. gada vidu būs, lai mēs saprastu, vai mēs varam iet tālāk, un ja jā, tad kādā ātrumā, jo uzbūvēt cauruļvadu jau nav problēma. Problēma ir, lai viņš būtu piepildīts, lai tur būtu tie, kas ūdeni tad ražo un tie, kas ir patērē. Jo, vienkārši, lai iedotu priekšstatu, tad dabasgāzes cena bija, tagad 30, tur kaut kādiem 40 eiro par megawatstundu. Ūdeņradi, ko pašlaik var saražot, tur atkal mainās tie, bet parasti tā reference ir 5-6 eiro par kilogramu, kas pārvēršot dejā vienībā būtu 150-180 par megawatstundu. Ja dabasgāze ir 30 un ūdeņradis ir 150, veidojās ļoti liela pagaidām tā starta. Ja tas ir vajadzīgs priekš siltuma vai elektrības ražošanas, tas ir pilnīgi bezcerīgi. Ja tas ir kā izēja materiāls ķīmiskajā rūpniecībā, diemžēl arī, tad pašlaik to pašu ūdeņradi var iegūt, izmantojot dabasgāzes stipri lētāk. Līdz ar to tas uzdevums jau ir, kā dabūt to kopējo pašizmaksu lejā. Un savukārt, lai te būtu kopējo pašizmaksu lejā, tur ir ne tikai tehnoloģiskās attīstības ūdeņraža šajā te elektrolīzes procesā vajadzīgi, bet arī elektroenerģijas cenas vajadzīgas. Jā, mēs jau kā praktiskie latvieši negribam maksāt, bet daudz kas mēs par dārgu, un izklausās arī, protams, ļoti, ļoti, ļoti liela starpība.
tas tā kā reāli tuvākajos 10-20 gados, vai tas ir jāskatās tā kā Eiropas līmenī vispār, kā notiks ūdeņraža attīstība, izmantošana? Es domāju, ka kā reiz Eiropas līmeņa politika ir tā, kas to primāri noteiks, jo tajā mūsu līmenī mēs jau varam tikai iemēroties tai kopējai gan regulācijas, gan ekonomiskajai politikai. Mēs nevaram īsti mainīt to tirgu. Piemēram, kā mēs redzam Lietuvā, tad viņu minerālu mēslu rūpnīca Achema strādāja relatīvi ļoti maz kopš kara sākuma, un iemesls ir ļoti vienkārši. Dabasgāzes cena ir augstāka, tas ir izējuma materiāls. Savukārt minerālu mēslu pusē nav aizlieguma viņu ievest no Krievijas. Tad pasaules tirgu ir jākonkurē ar citu izmaksu bāzi. Un tā ir realitāte, kad industrija to nevar izdarīt. Un tas pats jau būs attiecībā par ūdeņradi. Ja nebūs veida, kā visās valstīs tā ekonomiskā bāze visiem vienāda, tad mēs jau nevaram neko saražot ar dārgāku resursu. Taču neviens nepirk. Es ceru, ka pēc gadiem 10-20 tiešām mums attīstība. Tas pats stāsts kā ar saules paneļiem. Labi, protams, šis ir daudz sarežģītāk un bet paskatījāmies kaut kāds gads 15 atpakaļ. Visas šausminājās ārprāts, paskaties, kā tomēr tās cenas ir. Ar tehnoloģijas attīstās, paliek lētāk un ka varbūt sanāks. Jā, es ticu, ka tehnoloģijas noteikti attīstīsies un tas jau kā reiz būtu tas absolūti vienkāršākais veids uz priekšu. Nevis veidot masīvas subsīdijas sistēmas lietām, kas nav ekonomiski izdevīgas, bet kā reiz ieguldīt tehnoloģiju attīstībā, lai viņas spētu izkonkurē. Jo tā problēma jau ir vienkārši. Latvija noteikti nav starp bagātākajām Eiropas valstīm, lai mēs varētu atļauties kaut ko maksāt tā kā vairāk nekā absolūti ekonomisko minimumu. Vai arī tieši tā kā ūdeņraža, cita atjaunojumās enerģijas veidi arī noteiks dabasgāzes vispār lomu nākotnē enerģētikā 20 gadu periodā? Noteikti. Es teicu, ka tas, ko dabasgāze visticamāk kaut kādā periodā pazudīs, tas to visiem ir jārēķinās. Tur tas jautājums, kad tas ir lielā mērā atkarīgs no konkurences un atkarīgs no droši vien regulatīvās un tās vides. Tas, kas dabasgāzes vietā var parādīties, protams, biometāns pat pa sevi, teorētiski var pastāvēt arī sintētiskais metāns, bet tam droši vien tā alternatīva ir, kas ir efektīvāk veidot ūdeņraža ekonomiku, lai tomēr atstāt daļai esošo dabasgāzes, biometānu un sintētiskā metāna to tīklu. Jo man ir tāds praktisks piemērs, ka šis arī daudz, kā sākās karš Ukrainā, daudz bļāvjā dabasgāzē nē, bet es skatos no tāda ražotāja perspektīvas, ka īstenībā kā dabasgāze ir tiešām tāds rīks daudzos tehnoloģiskos procesos, vajag tvaiku ražot vai kaut kā dabūt augšā to temperatūru. Piemēram, es vēl neredzu tuvāko 10 gadu laikā, ka dabasgāze varētu tikt aizvietot tādā ražošanas procesu, tiešām procesos kaut kā ražošanā apstrāde. Kā jums liekas? Vienīgais, droši vien, dabasgāzi var aizvietot ar propānu, butānu, bet pēc būtības tās tāda pati gāze, tikai ar lielu nedaudz ķīmisko sastāvu. Un dabai noteikti tas nepievieno nekādu draudzīgumu, ja tā saka. Elektrifikācija noteikti ir process, un arī industriālos procesus noteikti nākotnē arvien vairāk elektrificēs, bet tas ir atkal ekonomikas un izmaksas. Ja
šie augstāka siltuma patēriņš, kas parasti industriāli ir vajadzīgs, ir samērā viegli dabūt, izmantojot dabas gāzi, tad tā elektrifikācijas vai elektrības izmantošana teorētiski var būt, bet tas prasa daudz lielākas investīcijas un droši vien arī ne visur ir pat tehnoloģijas atstrādā. Jā, un vēl viens temats, ko mēs noteikti grib pieskarties, ir ilgspēja. Jā, daudziem saka, es jau ieminējos par visādiem mītiem un ko jūs varbūt kā Connexus Baltic Grid darat ilgspējas jautājumos, vai tā ir jūsu prioritāte, arī ņemot visu šīs te regulu un ESG prasības, un jā, kā jūs skatāties uz to kā uzņēmums? Mēs cenšamies uz to skatīties maksimāli praktiski. Tas ir ilgspēja jau veidojās, vismaz manā izpratnē, ilgspēja, kas ir ilgspējīga. Veidojās no tā, ka tu spēj saražot ekonomiski pamatotu produktu, kurā ir pēc iespējas mazāk tā vides pāridarījuma elements. Jo ekonomiski nepamatot ir ļoti viegli izdarīt. Vienīgi, klients to nebūs gatavs apmaksāt. Tur ir tā mūsu problēma. Tāpēc, kas mums ir ilgspējas šajos vides jautājumos primārais mums ir metānu dažādu zudumu emisijas samazināšana. Tad, kas daļēji jau ir arī regulēts process, jo Eiropā ir pieņemta attiecīgi metāna regula, kur nosaka, ka to ir jādara. Un, protams, līdz ar to mēs to pašlaik ļoti aktīvi darām, lai maksimāli mazinātu jebkuras dabas gāzes noplūdes no iekārtām. Un tad otrs elements ir, ka mēs skatāmies, kā mēs varam migrēt daļai prom. To metānu ievadīšana varētu teikt līdzīgs process, bet tomēr ļauj mums izmantot vietējo resursu, un reāli otrs elements ir ūdeņrads, bet tas ir vairāk tāds, man tomēr šķiet nākamās 10 gads jautājumi. Un no drošības aspekta, arī tas jautājums tiek aprunāts, nezinu, ja kaut kas notiek, mēs pieskārāmies tam, ja viens, piemēram, pārvedes ceļš ir ciet, bet sabiedrība nomierināta, ka nav tā, ka tur kaut kas notiek, uzreiz uzsprākst viss vai tam līdzīgi. Kas tiek darīts tiešām drošības jautājumos, lai stiprinātu mūsu? Jāsaka tā, ka dabasgāzes tīkls ir ļoti drošs tīkls. Kaut vai tā iemesla dēļ, kad lielākā daļa no visa tīkla atrodas zem zemes. Tāpēc lielākā daļa nav pat redzama, kur viņi ir. Mums, protams, pastāv kaut kādi kiberriski, pastāv fiziskās drošības riski, bet tās ir lietas, pie kurām mēs jau kopš 22. gada ļoti aktīvi strādājam, un tas gatavības līmenis ir būtiski pacelts. Savukārt no tāda vairāk apgādes viedokļa, kā jau es teicu, mēs esam ļoti labā vietā. Mums ir 3 neatkarīgi avoti. Pie tam Inčukalns ir ar savu iekšējā tehnoloģiju ir savstarpēji rezervēta. Tas nozīmē, ka pat viens notikums krātuvē neizsauc sekas, ko justu galvu lietot. Līdz ar to dabas gāze, manuprāt, tīri tā vēsturisko iemeslu dēļ, kā mēs esam attīstījušies, ir ļoti, ļoti drošs enerģijas piegādes veids. Un pēdējais jautājums, vai mums vajag dabas gāzi? Jā, protams. Tas, ko dara gādīgs un rūpīgs servis? Tie ir tā praktiski. Tev taču ir jācenšas uzturēt un izmantot to, kas vēsturiski tev ir nācis mantojumā. Mums nācis mantojumā ir dabasgāzes tīklu, liela krātuve un arī spēja to apsaimniekot un eksploatēt. Mēs to neveidojam no jauna. Līdz ar to
ir taču loģiski atrast veidu, kā mēs viņu racionāli izmantojam, nevis tā vietā mēģināt investēt un uzbūvēt tagad pilnīgi kaut ko citu. Nu, tāpēc, jā, vajag izmantot. Loģiski. Paldies par sarunu.